Food review. Šodien mēs tad parunāsim par tādu mikrokontroleru perifēriju ar nosaukumu timer. Jā, bet īstenībā tas nosaukums ir mazliet mulsinošs, jo īstenībā tas ir vienkārši counteris. Bet tā kā tam counterim ir kaut kāds periods, tad no tā perioda var izreikināt laiku, un līdz ar to viņu var izmantot arī laika mērīšanai. Bet īstenībā tas ir vienkārši counter. Tad apskatīsim to šodien. Praktiski visos mikrokontroleros ir tāda perifērija. Te man ir vaļā EFM32 Giant Gecko reference manual. Tas ir dokuments, kurā ir tā kā smalkāk aprakstītas visas perifērijas. Un tajā nodaļa rādītājā var aiziet uz timer counter. Un kas tad tas timer ir tāds? Timer ir ļoti, ļoti primitīva vienkārši perifērija, kur ir praktiski visos mikrokontroleros un arī, man liekas, procesoros arī iekšā jau no laika gala. Un tas ir vienkārši tāds skaitītājs. Tātad šajā bildītē diezgan labi pat viss ir attēlots. Tātad nāk iekšā kaut kāds takts signāls. Vai tas ir input capture signāls vai clock signāls. Mūsu gadījumā tas būs clock signāls. Un uz katru clock signālu kāpjošo fronti tas skaitītājs vienkārši pieskaitās +1. Un skaitītājs skaitās uz priekšu uz katru taktu signālu. Tad, kad viņš aizskaita līdz tam maksimāliem, cik tajā counterī var ietilpt iekšā, tad viņš neuzsprāgst, viņš vienkārši pārlec atpakaļ uz nulli. Teiksim, ja tas ir, pieņemsim vienkāršākajā gadījumā 8-bitu counteris, 8-bitu skaitītājs, man liekas, Arduino vēl ir tādi 8-bitu skaitītāji. Tad, nezinu, pieņemsim, viņš skaita, viņš ir aizskaitījis līdz 250 +1. Tad, kad viņš skaita tālāk, +1. Šitais ir ar zīmi. Labi, tas ir stulbs kalkulators. Bet vārdu sakot, viņš skaita +1, +1, +1, aizskaita, teiks, līdz 255, un uz nākamā taktu viņš vienkārši aizlec uz nulli un atkal skaita 1, 2, 3, 4, 5 un tā tālāk. Un šeit viena lietiņa, kas jāatcerās, lielākajā daļā mikrokontroleru tas counteris, timeris ir 16-bitīgs. Praktiski visur. 8 biti ir drusciņi par mazi. 8 biti varbūt kaut kādiem vecākiem mikrokontroleriem ir, varbūt bišķiņ pa maz to skaitlīšu. 32 biti atkal pa lielu, tad viņam ļoti, ļoti liels periods sanāk. Un tāpēc lielākoties mikrokontroleros vienkārši 16 bitu skaitītājs. Tātad viņš var aizskaitīt līdz 6, 5, 5, 3, 5, un uz nākamo viņš aizlec atkal uz nulli. Un viņam tad ir pāris uzstādījumi, priekš kam viņu varētu izmantot. Tad apskatīsimies tos pielietojumus. Tad es varbūt tās drusciņi pierakstīšu jau kaut ko. Tad pirmais pielietojums ir, piemēram, izsaukt kaut kādu, teiksim, interruptu ik pēc kaut kāda laika. Tātad counteriem, praktiski visos mikrokontroleros, var uzlikt kaut kādu maksimālo vērtību, līdz kurai tam skaitīt. Dažos vecākos mikrokontroleros to nevar mainīt, bet viņš vienkārši aizskaita līdz 255. Un viss un sāk no nulles. Tanī brīdī, kad viņš aizskaita līdz tam top value, līdz maksimumam, viņš var nokonfigurēt tā, ka viņš izsauc to interruptu, respektīvi, kad viņam ir tas overflow moments, kad viņš pārlec no maksimālā uz nulli, viņš var tikt nokonfigurēts tā, ka viņš izsauc interruptu funkciju, kurā mēs ierakstam, ko darīt, tad, kad notiek tas overflow. Piemēram, ieslēgt kaut kādu gaismas diodu vai ieslēgt motoru vai kaut ko izslēgt, tādā veidā. Un līdz ar to, mainot to top value, mēs varam nomainīt pēc cik ilga laika tas interruptiņš notiks.
Un tātad līdz ar to viņam ir overflow interrupt. To es pierakstīšu A, overflow interrupt. Tas ir viens. Otrais, viņam ir arī, to es pierakstīšu B, viņam ir arī underflow interrupt, tanī brīdī, kad viņš ir vienāds ar 0. Tāpēc, kā daudziem tiem timeriem viņus arī nokonfigurēt, ka viņš skaita nevis uz augšu, bet uz leju. Viņš skaita, teiksim, no 100 uz leju, 99, 98, tad 2, 1, 0, un tad, kad viņš sasniedz to 0, tad ir tas underflow interrupt. Bet arī skaitot uz priekšu, tad, kad viņš pārlec no top uz 0, tad ir overflow, un tad, kad viņš vienāds ar 0, tad ir otrs interrupts, kas ir underflow interrupt. Tad tanī brīdī izsaucās tā speciāla funkcija, kurai ir speciāls nosaukums, viņi sakompilējās tieši tādā veidā, tas kompilators un linkers automātiski visu sataisa tā, lai tieši tā viena funkcija to konkrēto nosaukumu izsauktos tanī brīdī, kad notiek tas pārtraukums tanī timerī. Un trešais vēl ir, tam timerim ir tie saucamie compare values, ar kuru to counteri salīdzina. Un tad, kad counters aizskaita nevis līdz top vai 0, bet līdz tam skaitlītim, tad var notikt arī tas compare interrupt. Nu, lūk, un to arī izmanto visādās lietiņās. Un tad drusciņi varbūt tās ar kaut kādiem skaitļiem parēķināsim. Un tas, kas mums ir vajadzīgs zināt to kloku frekvenci, to takts frekvenci. Un es vienkārši iedošu kaut kādas lietiņas, parēķināsim. Tātad dots ir takts frekvence. Nu, es viņu saukšu FCLK. Tā ir tā kā procesora takts frekvence, vienāds ar, un tad jūs varbūt tās zināt, tiem mikrokontroleriem ATmega 88, kurus izmanto Arduino, viņiem pēc reseta frekvence ir 1 MHz. Viņu var softiski palielināt līdz 8 MHz. Ja izmanto ārējo kristālu, tad var līdz 20 MHz izmantot. Tiem mikrokontroleriem, kas mums ir laboratorijas darbā, viņiem pēc restarta noklusējuma frekvence ir 14,000 miljoni hercu. 14 MHz. Un viņu var palielināt un samazināt no kaut kāda 1 MHz, viņu var izmainīt līdz 21, un ja piesādz ārējo kristālu, tad vairāk, tur 28, 25, dažiem ir 32, šitiem ir 48 MHz maksimālā frekvence. Nu, lūk, un pēc tās, un pārsvarā tie timeri, kas ir timeri, viņi taktējas tieši no procesora takta signāla, un vispārīgā gadījumā vienkāršākā, cik ir procesora takts frekvence, tik arī tā timera ienākošā frekvence. Takts frekvence ir šitāda, 14 MHz. Tātad timer 0, nu, pieņemsim, timer 1 ir 16 bit timeris, nu, skaitītājs. Tā likšu 16 biti, un tad jautājums ir, cik uzstādīt top vērtību, overflow, lai tas pārtraukums notiktu ik pēc 1 milisekundes. Piemēram, mēs gribam uztaisīt vienkārši milisekundžu skaitītāju. Varbūt mēs to milisekundžu skaitītāju, piemēram, izmantosim priekš delay funkcijas un tā tālāk, un tad mēs vienkārši gribam kaut kādu counterītu uztaisīt, kurš ik pēc 1 milisekundes palielinās pa 1, un savā kodā mēs paprasam, piemēram, cik ir viņa vērtība, un pēc tam gaidam, līdz viņa vērtība palielinās, teiksim, pa 100, un tā mēs esam sagaidījuši 100 milisekundes, lai ir pagājušas. Un tad jūsu jautājums ir, cik uzstādīt top vērtību, lai tas pārtraukums, overflow pārtraukums, notikt tik pēc 1 milisekundes. Vai jūs varat to izrēķināt? Uz katru tikšķi palielinās pa 1. Visībā šis ir riktīgi viegls, man liekas, jautājums.
Jūs varat ar balsi atbildēt, varat arī čatiņā, es atvēršu čatu malā. Arī pārbauda, vai kāds vispār klausās un ir pie datora. Tas ir domāts, kādu frekvenci vajag priekš tās 1 milisekundes liek? Tas ir tā, timeris skaita, un uz katru tikšķi viņš pieskaita +1, un tad līdz cik viņam skaitīt, lai ik pēc 1 milisekundes viņam būtu tas overflow. Respektīvi, tas, ka, teiksim, labi, ka tas skaitītājs 16 bitu, īstenībā šajā gadījumā viņš nepiedalās. Šī informācija nepiedalās rēķināšanā, tāpēc viņu bišķi nosvītrošu. Labi? Šito es tagad nosvītroju, jūs neinteresē, cik bitīgs ir tas skaitītājs. Bet vienkārši cik tikšķi ir 1 milisekunde? 1000. Aha. 1000, jā. Ok, pārbaudīsim. Tātad, tas clock frequency ir 4000 miljoni. Apgrieztais skaitlis ir periods, un tu saki 1000 reizes. Viņš notikšķēs un būs 1 milisekunde. Un es sareizinu ar 1000 un nav 1 milisekunde ir. Tūlīt. Ir 71 mikrosekunde. Tā kā 1000 nav pareizā atbilde. Ja es ierakstīšu, lai counters skaita līdz 1000, tad viņam tas intervals būs pēc 71 mikrosekundes, nevis ik pēc 1 milisekundes. Tāpēc mēģinu vēl. Jā, tātad pareizā atbilde ir, counteram ir jāizskaita līdz 14000, viens tikšķis. Tātad frekvence ir 14 MHz, un tātad 1 milisekundē ir 14000 tie tikšķi, un tātad viņam jāizskaita līdz 14000, un tad būs pagājis 1 milisekunda, tad ir tas overflow. Un līdz ar to top vērtība. Es pierakstīšu ar citu, varbūt tās krāsu. Vienāds ar 14000 ar sveiksnīti. Tagad ir tāda lietiņa. Data šītā ir ļoti precīzi jāapskatās, vai tas pēdējais tikšķis skaitās vai nē, jo viens pilns tikšķis ir, kamēr tas counteris ir 0, tā kā iespējams viņam jāskaita no 0 līdz 13999, lai būtu 14000 tikšķi, tāpēc, ka 0. tikšķis arī skaitās. Un to var apskatīties references manual, kaut kur te tas būs iekšā arī rakstīts. Blā, blā, blā. Te ir viss kaut kas, overflow. Eventi visādi. Bet man liekas, ka tas vietnieks bija jānoņem nost, jo tas 0. tikšķis jau arī skaitās. Un tāpēc viņam jāskaita no 0 līdz 1999. Un sākumā ir grūti ar visiem tiem skaitļiem, bet var vienkārši ilgāk tur uz kalkulātoru pastrādāt, un tad jau kaut kādā brīdī pielic. Tā ir PVMs. Varbūt tas arī tā īsti nav rakstīts. Top value. Bet viņš pavada tenī top 1 tikšķi. Tā kā register descriptionā var apstīties top. Neko nepasaka. Labi. Tātad īstenībā ir -1 vienāds ar 13999 ir tā vērtība. Un vienkārši mēs paskatāmies, vai tādu vērtību vispār var 16 bitu skaitītājā ierakstīt. Un 16 bitu skaitītājā maksimālā vērtība ir, es pierakstīšu šeit vienkārši 65535 ir maks vērtība. Un tātad, ja tas, ko mēs sarēķinājām, ir mazāks, tad viss ir kārtībā. Tātad pārbaude es uzrakstīšu arī
ar 14,000 miljoni hertz frekvenci. Viens tikšķis ir 1 dalīts uz 14,000 miljoni. Vienāds ar, sarēķināsim. Apgrieztais skaitlis reiz 71 milimikron nanosekundi. 71,43 nanosekundes. Attiecīgi 1 milisekunde dalīts uz 71,43 nanosekundes ir, īstenībā tas sanāk tātad apgrieztais skaitlis reiz 0,001 un sanāk šitik. 1 dalīts uz 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ir, tur vajadzētu sanākt 14,000 reizes. Un attiecīgi tātad tam skaitītājam jāizskaita līdz šitik, un būs pagājis 1 milisekunde, ja tas references pulkstenītis ir 14 MHz. Tātad šitādā veidā mēs to sarēķinām. Un, un tā pārbaude ir, viens tikšķis ir 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 43, sareizinām ar 14, ar 13,999, un mēs dabonam apmēram faktiski 0,001 sekundi ir 1 milisekunde. Tātad šitādā veidā tas ir. Ir skaidrs apmēram, kā to rēķina. Jā. Un tad tas kods ir tāds, mēs, piemēram, es uzrakstīšu tādu pseido kodu. Kaut kur tajā main funkcijā sākumā mēs vienkārši nokonfigurējam to timeri, mēs uzrakstam top timer 1, apmēram šitā top vienāds ar 13,999. Tas ir viens, ko mēs uzrakstam, otrs ir enable timer 1 overflow. Mēs uzrakstam kaut kādu kodiņu, kas ieslēdz to overflow. To jūs laboratorijas darbā darīsiet. Un tālāk mēs kaut kur ārpus visu tā koda ir jānodefinē speciālā timer 1 overflow pārtraukuma funkcija, un viņas nosaukums ir tur dokumentācijā dots. Viņa, man liekas, ir šitāda void, timer 1 kaut kāds OVF IRQ. Un tajā iekšā mēs, piemēram, varam ierakstīt, kā viņi te, ārprāts. Tātad milisekundžu counter plus vienkārši pieskaitam 1 un aiztaisam figūru iekauciet. Un tad mums ir tāds milisekundžu counterīts kaut kāds, ik pēc 1 milisekundes viņš palielinās pa 1. Tātad, kas jāņem vērā, tās pārtraukuma funkcijas nedrīkst izsaukt pārāk bieži, jo, ja, piemēram, mēs gribētu uztaisīt tādu mikrosekundžu counteri, tad starp katriem tiem overflowiem būtu tikai 14 taktis. Pierakstīšu, jā, tātad ARM procesoros. IRQ interrupt funkcijas izsaukšana aizņem
apmēram, sākot no 13 taktis, jo tur ir uztaisīts tā, ka tā kā pārtraukuma funkcija var notikt jebkurā koda brīdī, kamēr jūs kaut ko rēķinat un kamēr jums ir reģistri aizņemti, tad procesoram, kad viņš izsauc pārtraukuma funkciju, viņam viss procesora stāvoklis, visi reģistri, visi tur tie status reģistri un tā tālāk, ir jāpiesēvē ramā, operatīvajā atmiņā, stekā faktiski, tad jāizpild tas, kas ir rakstīts pārtraukuma funkcijā, un tad jārestaurē atpakaļ visi reģistri, visi status reģistri, viss atpakaļ no steka uz procesoru, un tad, kad viņš atgriežas, lai tas galvenais kods pat nezinātu, ka viņš tika pārtraukts un kaut kas cits tika darīts un viss restaurēts. Līdz ar to ARM procesoros ir uztaisīts, un arī citos procesoros vairāk vai mazāk ir uztaisīts tā, ka tad, kad notiek tā pārtraukuma funkcija, tad, protams, ka stekā tiek pieglabāta atgriešanās adrese, bet citos procesoros manuāli reģistri jāsaglabā stekā. ARM procesoros automātiski visi 16 reģistri tiek saglabāti stekā. Un tāpēc, tad, kad notiek tas pārtraukums, īsnībā paiet kaut kāds 13 taktis, kamēr procesoriņš automātiski pieglabā stekā visu savu stāvokli. Tad tur ir 13 taktis. Pēc tam tas procesors izpilda tur to, kas te ir rakstīts, piemēram, tur kaut kāds counters tiek palielināts pa 1. Un pēc tam, kad viņš atgriežas atpakaļ galvenajā kodā, tad vēl 13 taktis paiet, kamēr viņš restaurē visu to state, visu to stāvokli. Vai vairāk taktis. Tas vienkārši jāņem vērā. Un iespējams, ka tas, tā vēl C programmēšanas kods vēl pieliek kaut kādas papildus rindiņas pirms un pēc tā IRQ. Tā kā vienkārši tas jāsaprot, vecākos procesoros tas pat manuāli daudz, kas tur bija jādara, bet ARMā tas ir automātiski. Bet tas jāņem vērā. Līdz ar to pārtraukuma funkcija jums uzreiz galvā jau jāzina, ka pārtraukuma funkcijas ieiešana un iziešana aizņem vismaz kaut kāds 26, varat pat drošības dēļ uzmest uz kaut kādām 50 taktīm. Vienkārši tikai tās funkcijas izpilda. Līdz ar to jūs nedrīkstat izsaukt to pārtraukumu, jūs nedrīkstat uzrakstīt tādu programmu, kas izsauc visu laiku pārtraukumus biežāk nekā tur, teiksim, ik pēc 50 taktas frekvencēm. Un citādi jums vienkārši process visu laiku pavadīs pārtraukumos un galvenajā kodā vispār nekustēs, kad drīz nemaz uz priekšu. Ja? Tas tā vienkārši jāņem vērā. Un šī gadījumā, tad, ja procesors skrien uz 14 MHz, un jums pārtraukums ir ik pēc 1 milisekundes, tas nozīmē, ka starp pārtraukumiem ir apmēram 14,000 takšu, drusciņ mazāk, tur 13,950, jā. Tātad viņš paspēja kaut ko arī galvenajā kodā izdarīt, un netiek tur nenormāli pārāk traki noslogots. Lūk, tālāk. Tas bija par šo. Un tagad vienkārši iedošu otru piemēru, tas gan jums jāizrēķina pašiem. Tur es neteikšu jums varbūt tās priekšā uzreiz tā, bet tagad līdzīgs uzdevums tā kā numur 2, viss tas pats, bet cik uzstādīt top vērtību, lai overflow notiek ik pēc 1 sekundes. Nevis 1 milisekundes, bet pēc 1 sekundes. Jūs, piemēram, gribat uztaisīt vienkārši sienas pulksteni ik pēc 1 sekundes, lai viņš palielina sekundžu skaitītāju pa 1. Vai arī jūs gribat uztaisīt to Unix time, vienkārši Unix timestamp kaut kāds, kas to Unix laiku skaita. Unix time ir ar periodu 1 sekunde, tad tas ir counterīts, kurš vienkārši skaita sekundes, kurš 1970. gada 1. janvāra, un uz katru sekundi viņš vienkārši palielinās pa 1. Viņš ir gan 32 bitu skaitītājs, līdz ar to 2038. gadā viņam būs overflow.
jo viņš ir signed, man liekas. Jā. Bet, pieņemsim vienkārši, jūs gribat sekundžu skaitītāju uztaisīt. Tad cik ir jāuzliek tas top value, lai tas overflow notiktu ik pēc 1 sekundes? 14 miljoni, tik pa vienu mazāk. Tieši tā, 14 miljoni mīnus 1. Un tas ir 13 miljoni 999 999. Jā. Lūk, un ir tādi procesori, kuriem ir tāda periferija, kuru bieži vien sauc, piemēram, W-timer, tā kā wide timer, kurš ir, piemēram, 32-bitīgs. Un 32 bitos var ierakstīt tos 14 miljonus, jo 2 pakāpē 32 ir 4 miljardi, 1000 miljoni. Šeit ir 1000, šeit sākas miljoni, šeit miljardi. Tātad 32 bitu skaitītājā varētu vienkārši ierakstīt šo skaitli un viss. Un lai viņš taktējās no procesora signāla, un viņš aizskaita līdz šitik, un tad notiek pārtraukums, un 1 sekunde ir pagājis, tāpēc tos sauc par timeriem, kaut arī viņi vienkārši skaitītāji. Bet, ja mums ir tikai 16 bitīgs tas skaitītājs, tad maksimālais, ko viņā var ierakstīt, ir 65535, un tas ir krietni mazāk nekā 13999999. Un tad es pierakstu, ja 16 bitu skaitītājs jāizmanto prescaler. Tāpēc, ka dažreiz mums vajag ilgus laikus skaitīt un dažreiz īsus laikus skaitīt, tad praktiski visiem procesoriem, praktiski visiem timeriem priekšā ir pielikts tas, ko sauc par prescaler, kur šeit viņš ir. Mums nāk iekšā tanī timerī tas high frequency peripheral clock. High frequency peripheral clock, jūs viņu varat uztvert šobrīd tā kā vienkārši procesoru tāds signāls. Un viņam var uzlikt dalītāju priekšā. Tas prescaler ir tā kā dalītājs. Un tas prescaler darbojas tā, ka viņš var samazināt izejas frekvenci 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4 un tā tālāk reizes. Kā viņš to var darīt? Būtībā prescalers ir tā kā pats mazs skaitītājs un respektīvi, teiksim, jums tā skaitītāja signāls ir 0, 1, 0, 1. Un prescaleri var uztaisīt no vienkārši D-type flip-flop. Šeit Q, un šeit ir tas clock. Un tā tad, ja mēs pieslēdzam pie... principā D ir visu laiku pieslēgts pie Q ar inversiju, man liekas tā. Un clocks nāk iekšā no turienes. Un tātad uz katru kāpjošo fronti mums tas Q nomainās, bet uz krītošo fronti nekas nenotiek. Uz kāpjošo fronti tikai notiek D-type flip-flop actions, tātad uz kāpjošo fronti ieeja pārrakstās uz izeju, un uz krītošo fronti nekas nenotiek. Un līdz ar to ar tādu vienkārši D-type flip-flop, kādus mēs apskatījām aizpagājušā semestrī tajā iegulto sistēmu arhitektūrā, mēs dabonam, ka ja mums tā izmaiņa notiek tikai uz kāpjošo fronti, tad sanāk, kāpjošās frontes ir 2 reizes lētāk nekā visas frontes, un sanāk, ka mums šis izejas signāls, tad uz kāpjošo fronti viņš nomainījās uz viennieku, un uz krītošo fronti nekas nenotiek. Un uz kāpjošo fronti viņš nomainās uz 0, un uz krītošo nekas nenotiek.
Un principā ar tādu primitīvu vienkārši D-type flip-flop mēs varam samazināt frekvenci 2 reizes. Un, ja mēs noliekam šitam galā nākamo D-type flip-flop, tad vēl 2 reizes, un ja nākamo, tad vēl 2 reizes, un tā tālāk. Un tādā ļoti vienkāršā veidā tiek uzbūvēts tas prescaler, kurš ir pirms tā takta signāla paša ienākošā, un mēs varam samazināt no 2 pakāpju reižu to prescaleri. Ir atsevišķi procesori, kuriem tas prescalers ir mazliet advancētāks, un viņi var dalīt frekvenci arī dalīts uz 10, 100 un 1000, bet tur jau ir jāizmanto salīdzinātājs un tādā veidā, jo vienkāršākajā gadījumā viņš tikai ar 2 pakāpēm dala. Bet, teiksim, šim procesoram mēs varam apstīties tas prescalers, tātad ieejas frekvenci mēs varam dalīt 2 reizes, un datu lapā ir jāapskatās, kādās robežās viņš var būt. Un tas ir kaut kādā prescaler, un tajā kontrolas reģistrā viņš ir, un kur mēs varam redzēt 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 28, 256, 512, 1024. Ir tādi procesori, kuriem ir, piemēram, 2, 8, 6, 4 un 1024, jā. Tur daži ir izlaisti pa vidu, tā kā tas jāņem vērā. Un tad tagad būtu tāds jautājums, pārrēķināt šito lietiņu, izmantojot to prescaleri tā, lai mēs dabonam kaut kādu 16-bitīgu skaitli, kuru mēs varam ierakstīt tajā top. Tātad, principā, uzdevums drusciņi tagad būs jauns, cik uzstādīt top vērtību un prescaler dalītāju, lai pārtraukums notiek tik pēc 1 sekundes. Varat sarēķināt šādu te jautājumu? Tā tad ir, es uzreiz pateikšu, varbūt tās priekšā, šādos gadījumos tādas super mega universālas formulas, kā to dabūt, nav. Tas ir vienkārši, principā, ar rociņu uz papīra jāpamēģina dažādi prescaler varianti, līdz jums tas skaitlītis sāk ietilpt tajos 16 bitos. Viens veids, kā to izdarīt, ir, piemēram, uzrakstīt. Tātad mums vajag, lai mums tie skaitļi būtu smuki, es rakstīšu tos 14 miljoni. Nevis tur 13, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Un es vienkārši sāku viņu dalīt ar 2 un skatīties, vai viņš ietilpst 16 bitos vai nē. Izdalu ar 2 neietilpst. Ja es dalīšu vēlreiz ar 2, tad tas būtu tas pats, kas es oriģinālo skaitli izdalīju ar 4, un es atkal skatos, ietilpst vai nē. Neietilpst. Viņš ir tā kā lielāks par 6, 5, 5, 3, 5. Izdalu vēlreiz, 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 vēlreiz. Un tikko viņš ietilpa reiz 2. Tātad es nesaskaitīju, cik reizes es izdalīju, lai jums arī būtu kaut kas, ko padarīt, bet tātad izdalot kaut kādu skaitļu reižu ar 2 to skaitli, tas skaitlīts nodala līdz tādam, kurš ietilpst 16 bitos. Jā. Līdz ar to ir kaut kāds tāds prescalers, kurš tur derētu. Un vienkārši vajag izreikināt, cik viņš ir. Un īstenībā te jau man arī uzrādās tas top value, tāpēc viņu fiksi nodzēšu. Un tad jums ir jāsarēķina, cik likt to prescaler un cik likt to top value, lai tas periods būtu 1 sekunde. Un tad, mēģiniet tad sarēķināt kaut kādu kombināciju. Un tad vai ar balsi pateikt, vai čatā ierakstīt.
Nu, ir kaut kādi minējumi. Tas prescalers ir 256. Ok, pamēģināsim. Jā, prescaler ienāk 256. Tad F timer 1. Nu, es izmantoju kā piemēru timer 1, tāpēc, ka ir kaut kādas bibliotēkas silabām, kuras savu kaut kādu tur mikrosekundžu skaitītāju balstu uz timer 0, un tāpēc ir ieteicams to timer 0 neizmantot, ja jūs izmantojat kaut kādu viņu, piemēram, RF bibliotēku vai ko tam līdzīgu, un tāpēc izmantojat to timer 1, bet principā tur varēja izmantot arī timer 2, 3, 4, nu jebkādu. Tātad frekvence ir, tā, kas nāk iekšā 14,000 miljoni, dalīts 256, vienāds ar 54,687,5. Herci. Jā, tā ir tā frekvence, kas nāk tanī timerī iekšā. Ok. Un, nu, te ir tā kā kind of obvious, acīm redzams, ka tad tā top vērtība cik tā būs? Ir kādi minējumi, cik būs top vērtība jāuzstāda. Varbūt, piemēram, šitas skaitlis -1. Tātad timerim 1 pēc tā prescalera izdalīt uz 256, viņš skaitīs ar ātrumu 54,687,5 skaitlīšu sekundē, jeb herci. Herci ir count per second, un tātad viņam vajag aizskaitīt līdz šitik -1, un tad būs pagājusi 1 sekunde. Tā kā tā top vērtība ir vienkārši 54,687,5 -1. Nu, kaut kā stulbi sanāk ar tiem komatiem, bet, nu, tad sanāk 54, nu, piemēram, 6, 8, un tagad ir tā, ja es izvēlos sešnieku galā, būs drusciņi pa lēnu, un ja es izvēlos septītnieku, tad ir drusciņi par ātru, bet tā kā mums visur tur varbūt tikai apaļa skaita, tad man nākas samierināties ar to, ka pilnīgi perfekti tā frekvence nebūs, bet būs drusciņi augstāka vai drusciņi zemāka, bet tur neko nevar izdarīt. Jā? Tā tad, nu, piemēram, 8, nu, 57, whatever. Bet nevar dabūt precīzi. Nu, es vienkārši pierakstu. Precīzi dabūt to skaitlīt nevar. Līdz ar to viņam periods būs nevis precīzi 1 sekunde, bet var uz kalkulatoru sarēķināt. Tātad tā, 14,000 miljoni dalīts uz 256 ir šitik, herci apgrieztais skaitlis, sareizināts ar 54,687. Viņam būs, nu, re, kur 0,99999 sekundes, jā, nevis 1 sekunde. Nu, tāda ir tā dzīves realitāte. Nu, lūk. Tātad es vienkārši ar šo piemēru gribu parādīt, ka nevienmēr var pilnīgi perfekti dabūt tos skaidrus, un tas ir pilnīgi normāli. Tā vienkārši var būt, jo timeri tur visur ir integeri un var sanākt kaut kādi 0,5, 0,25 kaut kādas daļas. Pieņemsim, ka mums tas timeris būtu uz 1 MHz. Ja mēs viņu nomainām, ka viņš ir nevis 14 MHz, bet 1 MHz dalīts uz 2. Nu, redz, ja būtu 1 MHz, tad mēs varētu dabūt apaļus skaitļus un dabūtu precīzi to skaitli. Bet tā kā mums 14 MHz, varbūt tur būtu 28, varbūt 7 MHz, tad nekas smuks nesanāk. Nākamā lieta, kas ir jāņem vērā, ir ejam uz datasheet un skatāmies, cik mums vispār tas 14 MHz takts signāls ir precīzs.
electrical characteristics, un tas visos datusšītos labiem procesoriem ir rakstīts, oscilātori, mikrokontroleris pēc noklusējuma, kad viņš tiek ieslēgts, darbojās no high frequency RCO, viņam iekšā ir RC ķēdīte, kura ģenerē to taktu signālu, un konkrēti šim procesoram var izvēlēties, viņu var tā kā pārķūnēt, izmainīt vai to C vai R, dažādas tur vērtības, ka mēs varam softiski viņu nomainīt vai 1 MHz, 7, 11, 14, 21 vai 28. Viņu var vienkārši nomainīt. Jo vairāk megahertz, jo ātrāk tas procesors strādā, bet vairāk arī elektrības ēd. Jo šeit ir 1 MHz nozīmē 1 miljonu reižu sekundē pārlādēt katra tranzistora geita kapacitāti, un 28 MHz nozīmē 28 miljonus reižu sekundē atvērt vai aizvērt kādu tranzistoru, pārlādējot viņa geita kapacitāti. Līdz ar to, protams, ka elektrības patēriņš pieaug proporcionāli, lineāri proporcionāli frekvencei. Ja? Bet tāpat laikā, jo ātrāk mums procesors darbojās, jo ātrāk viņš kaut ko izdara un var iet gulēt. Un tad viņš atkal mazāk elektrības tērē. Bet paskatīsimies drusciņi to precizitāti. Tātad high frequency RCO nav precīzs. Tas iebūvētie oscilātori nekad nav precīzi. Vienkārši vai to ražotājs uzdod, vai viņš to cenšas noslēpt. Un te mēs varam paskatīties. Jūs, piemēram, uzstartējat procesoru, jūs domājat, jums ir 14 MHz. Īstenībā viņš var būt no 13,7 līdz 14,3, un tas ir pie 25 grādiem un 3 voltiem. Ja jūs izmainat barošanas spriegumu, viņš var aizpeldēt. Ja jūs izmainat temperatūru, viņš var aizpeldēt. Tā kā īstenībā viņš var vēl vairāk izmainīties, un šis ražotājs uzdod tādas pat līknes, kur mēs varam apstīties. Piemēram, labi, uz 14 MHz skatīsimies. 14 MHz, frequency versus supply and temperature. Tātad atkarībā no barošanas sprieguma pie 3,2 līdz 2,6 viņš apmēram ir tie 14 pie 25 grādiem, bet ja ir karstāks, tad viņš ātrāk oscilējās, un ja ir augstāks, tad viņš lēnāk oscilējās. Un te ir tas pats grafiks, vienkārši uz x-axis ir temperatūra. Nu, lūk, tātad mēs redzam, ka īstenībā tā frekvence mainās atkarībā no temperatūras un sprieguma. Ja mēs, piemēram, viņu uzliktu uz 1 MHz, tad viņš īstenībā vēl trakāk izmainās atkarībā no barošanas no 1,4 MHz līdz 1,1 un atkarībā no temperatūras vēl arī pamatīgi. Jūs redzat, ka viņš galīgi nav konstants. Viņš mainās gan no barošanas, gan no temperatūras, un tāpēc viņš ir normāls, bet ja jums vajadzētu ļoti precīzi mērīt laiku, jums ir jāņem ārējais kristāls. Un uzreiz tad apskatīsim, piemēram, nezinu, jūs varat iet jebkurā katalogā un atrast tos kristālus un nopirkt. Es kā piemēram rādīšu Würth Elektroniku, jo no viņiem bezmaksas sampļus var dabūt, bet viņiem ir tātad quartz crystals and oscillators. Īstenībā Würth Elektronika oriģināli neražoja kristālus, viņi vienkārši nopirka. Tā kā viņa tas konglomerāts nopirka kompāniju, kur ražo ļoti labus tos kristālus. Un var ieiet tur iekšā un, piemēram, mūsu procesoram datu lapā ir arī uzdots, ka maksimālā frekvence, uz kuras viņu var darbināt, ir 48 MHz. Nu, pieņemsim, ka mēs gribam darbināt uz maksimālās frekvences, lai mums viss kaut kas maksimāli ātri izpildās. Tad mēs gribam nopirkt 48 MHz kristālu. Šajā garajā sarakstā mēs varam meklēt frekvenci 48. Un šeit mums ir izvēle starp vairākiem kristāliem. 48, 48, 48, 48, tad ir 5 dažādi kristāli. Kā mums viņus izvēlēties? Pirmais ir, viņi atšķiras pēc izmēra. Un, ja mums ir kaut kāda sistēma, kurā ir ielikts konkrēti izmēra kristāls, tad mēs, protams, varam tikai tādu likt. Vēl viņi atšķirās pēc precizitātes, un tas tolerance F, pirmais skaitlīts, ir ražošanas precizitāte. Tad viņus miljonu uztaisa, un
ja kādam precizitāte ir sliktāka par plus mīnus 20 ppm, ja viņš ir, teiksim, plus 25 ppm uzražojies, tad viņu vienkārši izmet ārā vai arī pārdot kā zemākas vai augstākas frekvences kristālu. Nu, dažreiz, ja viņiem ir ļoti maz tās frekvenču atšķirības, tad tā dara. Ja ne, tad viņi vienkārši pārstrādā. Nu, vai izmet. Nezinu. Nu, lūk, bet tātad pirmais skaitlīts ir tieši ražošanas precizitāte. Ja? Teiksim, ja jums vajag super precīzi, jūs varat nopirkt ar plus mīnus 10 parts per million. Absolūtā kļūda ir jāreizina parts per million ar miljoniem. Šeit ir 48 miljoni hercu, un tātad tie 48 miljoni ir jāsareizina ar parts per million 10, un tad īstenībā tā frekvence absolūtajos skaitļos ir 480 hercu kļūda varbūt. Tad viņš var būt no 47 miljoni 999 520 līdz 48 miljoni 480 herci. Tad ļoti, ļoti maza tā izmaiņa. Tas ir viens skaitlīts, un bieži vien, ja jūs kaut ko taisat, tur tiek uzdots, kādai jābūt precizitātei, teiksim, USB versijai 2.0, tā precizitāte, man liekas, ir kaut kā 200 ppm, tā kā ar šito pilnīgi pietiek. Bet otrs skaitlīts ir stability, un tas ir temperatūras ietekme uz frekvenci, kurai ir jāpulso klāt pie ražošanas tolerances. Un tas skaitlīts pasaka, cik liela var būt temperatūras aizpeldēšana, nobīde visā temperatūras diapazonā. Tātad kristālam, šeit ir kristāls dots, un viņiem ir dots temperatūra no mīnus 40 līdz 85 grādi, un viņi garantē, ka visā šajā temperatūrā viņš neaizpeld vairāk par 30 ppm plus mīnus tur uz vienu vai otru pusi. Citam ir mazāks skaitlis, bet ievērojiet lūdzu arī, ka ir mazāks temperatūras diapazons. Un es domāju, ka tur būs arī kaut kāds grafiks viņam dots. Šitam nav, žēl. Dažiem ir iedots grafiks, pastīsimies 1, 2, 3, 4, 5. Šitam nav, šitam nav, šitam arī nav. Nu, varbūt, ka viņiem nav. Bet ir tādi, kuriem ir iedots grafiks, kā tā frekvence mainās. Un tā frekvence mainās paraboliski kājām gaisā. Nu jā, nevar te tagad laikam parādīt, bet nu labi. Vārdu sakot, tās precizitātes tā kā jāsumē kopā. Bet katrā ziņā, tā kā es teicu, šeit frekvence izmainās varbūt par 1 kilohercu, abus divus saskaitot kopā. Un savukārt iebūvētiem RC oscilatoriem viņi izmainās par 100 000 hercu. Ja? Tātad high frequency external, tas nav tas. Tātad šeit frekvence izmainās par 500 000 herciem, kas ir 5 kiloherci. Tas vēl neņemot vērā temperatūras atkarību. Un savukārt ārējiem kristāliem viņš kopā izmainās varbūt par 1 kilohercu, par 1000 herciem. Tāpēc viņi ir labāki un precīzāki, un tāpēc, ja jums vajag precīzi tur kaut ko darīt, tad ir jāizņem to ārējais kristāls. Bet, nu, viņi, protams, maksā naudiņu. Ārējais kristāls maksā kaut kādu, nezinu, tur 20 centi, 30, 50 centi. Nu, tas pieliek pie cenas. Un tālāk vēl jānorāda par to, kā pieslēgt ārējo kristālu pie mikrokontrolera. Parasti mikrokontroleriem ir iedotas konkrētas kājiņas, pie kurām var pieslēgt kristālu, un tas ir rakstīts tur pie tā pin definition. Mums, piemēram, RFM32, GG990, man liekas, šitais package, un viņam ir rakstīts high frequency uz H-burta. Rekur ir rakstīts high frequency crystal jāslēdz ir pie porta B14 un porta B13. Tikai pie tiem piniem drīkst viņus slēgt, un tad kodā ir jāpasaka, ka šie pini tiek izmantot nevis kā GPIO, bet kā kristāla inputs. Un te viņš to kristālu uzstartē un sāk taktēties pēc ārējā kristāla, nevis pēc tā iekšējā.
Bet, lai processors vispār varētu uzstartēties, tad, protams, ka viņš sākumā pēc noklusējuma izmanto savu iekšējo kristālu. Starp citu, fun fact, teiksim, tādiem procesoriem, kas ir vecāki, tādiem kā Atmega 88, viņiem ir tā, ka, ja viņam tajos fuzos pasaka, ka jāizmanto ārējais kristāls, tad, ja ārējais kristāls nav piesaukts vai nolūzis, tad tas process vispār nestrādā un viņu pat nevar pārprogrammēt, jā, vecākiem procesoriem. Bet jaunākiem parasti ir tā, ka neatkarīgi no kā viņš uzstartējas no iekšējā kristāla, un ja kodā ir rakstīts pārslēgties uz ārējo, tad viņš pārslēdz uz ārējo. Nākamreiz, kad jūs restartējat, viņš atkal sāk no iekšējā, un pēc tam tikai pārslēdz uz ārējo. Tā kā process turpina strādāt. Un pat, ja tas ārējais netiek uzstartēts, tad bieži vien viņš vienkārši turpina darboties no iekšējā, piemēram, ārējais tur nolūzis tā tālāk. Bet kā pieslēgt to kristālu sekojošā veidā? Tiem kristāliem mēs varam apstīties datu lapā. Ir kristāli 1 un 3 ir, pārdi 1 un 3 ir tas oscilators, pareizāk sakot, tas piezo kristāls, un 2 un 4 ir ground. Viens no iemesliem ir tāds, ka tas kristāliņš viņš mainītu frekvenciju, viņam te pieskartos. Tāpēc ir tāda prakse, ka vienkārši apkārt viss ir ground, lai it kā neietekmētu to svārstību frekvenci. Un līdz ar to tie pini ir pie ground, bet tie, kas ir pieslēdzamie kristāli, tad mēs apzīmējam šādā te veidā. Tā kā mikrokontroleri tur datu lapā, es te ierakstīšu iekaviņās, jāslēdz starp port B13 un port B14 konkrētiem mikrokontroleriem, citiem, protams, uz citiem piniem tas var būt B14. Nav svarīgi, kādā virzienā tās gājiņas var mainīt vietām, bet ir jāslēdz paralēli kondensatoriņi pret zemi. Tā vienkārši ir. Tā kā vēl kondensatori jāslēdz, tur vēl tas sarežģīja iekārt un pieliek pie cenas. Tāpēc cilvēki maksimāli cenšas izmantot tikai iekšējo kristālu. Bet, ja vajag lietot ārējo, piemēram, priekš USB vai priekš ko cita, tad šādi slēdz. Un tad ir C1 un C2. Un tad ir jautājums, cik lieli ir C1 un C2. Un C1 un C2 izrēķina pēc sekojušas formulas. Tātad C1 vienāds ar C2 vienāds ar 2 reiz C x tal mīnus C parazitika. Un tas C parazitika ir intervālā. Viņu izdomā, viņu paņem no zila gaisa, bet viņš parasti ir viņu var arī nomērīt, bet no 1 līdz 3 pikofarādi. Tad izrēķina pēc šādas formulas. Tāpēc jums ir kristāla datu lapā rakstīts load capacitance 18 pikofarādi, piemēram, jā. Un, protams, shunt capacitance ir vēl uzdots, un tas jums sagroza galvu, bet jāskatās uz to load capacitance. Un es pat pierakstīšu CX tal load. Un tas ir arī šeit uzdots C load. Un tātad no tā kristāla slodzes kapacitātes jānoņem nost celiņu kapacitāte, kas ir kristālam iet celiņi no tām kājiņām uz procesoru, un tāpēc cenšas uztaisīt tā, lai C1 un C2 būtu vienādi, arī tiem celiņu garumiem ir jābūt vienādiem, un tāpēc to kristālu novieto tā, lai celiņi no katras pusītes ir apmēram vienāda garuma uz to procesoru. Nevis tur viens ir kilometru garš un otrs super īss, bet lai viņi ir vienādi, un tad arī tas C1 ir vienāds ar C2, un tad viņi izrēķina šādi. Izrēķināsim vienkārši kā piemēru. Piemēram, man vajag super precīzu kristālu, tāpēc es izvēlos to, kuram ir vismazākais ppm un stability summa. Tā kā īstenībā laikam vislabākais būs šis te. Un viņam rekur ir rakstīts load capacitance 8 pikofarādi. Un tā tad, es piemēram paņemu
dots kā C x tal kloādi vienāds ar 8 pikofarādi. Un tas nozīmē, ka es rēķināšu sekojošā veidā C1 vienāds ar C2 vienāds ar 2 reiz 8 pikofarādi mīnus intervāls no 1 līdz 3 pikofarādi vienāds ar, un es saglabāšu to, tas ir 2 reiz 8 mīnus 1 ir 7, līdz 8 mīnus 3 ir 5. Un tātad es varu izreikināt tādu intervāliņu ar kapacitātēm, kuras tur apmēram derēs, un tātad tas ir 2 reiz 7, 14 un 2 reiz 5, 10, tātad no 10, es rakstīšu tādā virzienā, kāda tad ir 14 pikofarādi līdz 10 pikofarādi, un ir vēlams izreikināt to intervāliņu, jo, ja mēs aizējam, piemēram, uz internetu veikalu un gribam nopirkt tos kondensātors, varbūt mums tur sanāk 13,586 pikofarādi, bet tādu nomināli jau nemaz nevar nopirkt. Ir kaut kāda standarta nomināli ar standarta soli, kādus var nopirkt, un tagad es iešu, piemēram, uz, nezinu, uz to Red Expert, tāds Wood Electronic elementu selektors, tāds ērts diezgan ceramic capacitors. Piemēram, es gribu, lai viņa izvērs ir pēc iespējas mazāks 0,4, 0,2. Es negribu, lai viņš tur baigi daudz uz plates vietu aizņem. Es gribu, lai viņa dielektriķis ir NP0. Tad NP0 dielektriķis ir tāds, kuram kapacitāte neizmainās atkarībā no sprieguma. Savukārt X5R un X7R ir lētāki un lielākas kapacitātes var dabūt, bet viņiem, ja viņam pieliek spriegumu, viņam kristāls deformējas dēļ sprieguma un kapacitāte samazinās. Tāpēc tie X5R un X7R ir bišķi tādi fake. Tāpēc mums vajag NP0 izmērs 0,4, 0,2, tāds dielektriķa tips NP0 un kapacitāte mums vajag no 10 pikofarādiem līdz 14 pikofarādiem. Lai tad viņš parāda, kādi viņam ir, kādi ir varianti. Un te mēs redzam, ka īstenībā, piemēram, Wood Electronic var nopirkt tikai 10 pikofarādīgos. Viņam tādi 11, 12, 13 un 14 nemaz neeksistē. Līdz ar to es šeit ņemtu vienkārši 10 pikofarādu, un tad es izvēlētos sprieguma reitingu, jo mazāks voltage reitingu, jo ir lētāks, līdz ar to es ņemtu 10, jo tātad mikrokontrolerī ir uztaisīta tā kristāla drivera ķēde, kur faktiski viņš strādā tā kā viņi tur sauc, neatceros, tā kā oscilators, kuram šitais ir tā kā kapacitāte vai kas tur, un viņš tam kristālam iedod impulsu, un te viņš sāk, tas kristāls uz to impulsu sāk rezonēt, un te viņš tās oscilācijas baro atpakaļ kristālā, un tā viņš dabū, ka viņš turpina oscilēt, un vienkārši tā amplitūda šim signālam, gan vienā pusē, gan otrā, man liekas, viņas ir pretējā polaritātē, tā amplitūda ir kaut kāda 0,8 līdz 1,4 volti. Līdz ar to tā amplitūda ir ļoti, ļoti maza, un mums nav jēgas te likt kaut kādus 100 voltīgos kondensātors. Līdz ar to es vienkārši izvēlētos 10 voltīgu, jo tas būtu droši vien slētākais, un, ja vajag, tad var likt arī lielāku, ja pieņemsim tādu nepieciešamību. Bet, katrā ziņā 10 voltīgs kondensātors vienkārši izvēlos šo, un es tad viņu liktu tur. Otrs ražotājs, kuram ir labi kondensātori ar labu aprakstu, godīgu aprakstu, parādot arī tos visus kondensātoru trūkumus, ir Murata, un viņu selektors saucās SimSurfing. Tāds muļķīgs, smieklīgs nosaukums, SimSurfing. Šeit man vajag, piemēram, Using SimSurfing jāspiež. Murata ir Japāņu kompānija, līdz ar to kaut kur var būt kaut kāda smieklīga angļu valodas pielietojumi. Man ir multilayer ceramic capacitor, un man vajag tātad kapacitāti
Pirmkārt, es gribu tādus, kas ir in production kondensatori, lai man nerādās kaut kādi, kas ir obsolīti. Tālāk kapacitāte man vajag lielāku vienādu ar 10 pikofarādi un mazāku vienādu par 14 pikofarādi. Tālāk, blā, 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 rated voltage man neinteresē, 14 pikofarādi šitā te. Tad man vajag izmēru, un Muratai jāņem vērā, ka viņiem pirmais skaidrlīts ir metrika. Tas ir 0,2 mm reiz 0,1 mm, bet visur citur pasaulē izmanto inčus, un inčus ir tas otrais skaidrlīts. Un mums vajag tajos inčos 0,402, kas metrika ir 1 mm reiz 0,5 mm. Tad es ieķeksēju šo izmēru. Un te tur var izvēlēties tur tolerances un vēl uz kaut ko labi rated voltage. Man piemēram 10 volts. Nu labi. Upsī, tāda viņam nav 16. Nē, viss tagad sajuka. Nu labi, bet vārds sakot, Muratai ir plašāks tas kondensātoru diapazons, var paņemt 13 pikofarādus, 12, 11 un 10. Uz 14 viņiem nav, bet uz 13, 12, 11 un 10 ir. Un tad, piemēram, var arī Muratai ņemt kaut kādus. Vienīgais te ir tik daudz, tik liela izvēle, ka es nevaru izvēlēties, tāpēc es eju uz Würth Elektroniku, kur ir tikai viens veids, ko es varu izvēlēties, nevis tur 50. Nu, lūk. Bet, kāpēc Würth Elektronika un Murata ir labi ražotāji? Tāpēc, ka viņi godīgi uzrāda savām kondensatoriem arī to sprieguma atkarību un temperatūras atkarību. Daudzi to neuzrāda. Piemēram, jums vajag, es norisatošu filtrus, piemēram, jums vajag 1 mikrofarāda kondensatoru, kapacitāti tad es uzlieku 1 mikrofarāds. 1 mikrofarāds. Continue. Nu, piemēram, bet es gribu, lai izmērs ir, piemēram, 0,603. Un tad mums ir tie NP0 beidzas pie kaut kādiem, pie 1 nanofarāda, lielākus viņus vienkārši nevar uztaisīt. Un tāpēc lielākiem kondensatoriem paliek tikai X5R un X7R. Bet kā jūs redzēsiet, ir tāda lietiņa, ka X5R un X7R dielektriķiem pieliekot spriegumu, kapacitātes samazinās. Un kur mēs varam skatīties, piemēram, man vajag 1 mikrofarādu, bet tad, kad es uzbīdu spriegumu uz, piemēram, 3,3 voltiem, tad mēs redzam, ka īstenībā dēļ tās sprieguma kapacitāte izmainās. Un jo būs mazāks kondensators, jo vairāk viņi izmainīsies. Es sakārtošu viņu augošā secībā. Jūs redzat, ka 0,402 kondensatoram, piemēram, es domāju, ka man ir 1 mikrofarāds, īstenībā viņš nobrauc līdz 600 nanofarādiem. Tā kā mazāks, jo tas kristāls saspiežās, un tad viņam īstenībā mazāk kapacitāte. Un lielākiem pēc izmēra tas ir mazāk izteikts. Nu, tas tā vienkārši informācija. Un Murata arī uzdod tās raksturlīknes. Citi ražotāji daudz vienkārši pasaka 0,603 package, 1 mikrofarāds, tur 10 volti un viss. Un jūs nezināt, ja jūs pieslēgsiet tos 10 voltus, cik no tās kapacitātes tur beigās paliks pāri. Nu, tas tā. Varbūt uz šo tas tā neatiecas, bet es vienkārši pierakstīšu ar tekstu, varbūt tas C1 un C2 jāizvēlas NP0 dielektriķis. Viņu sauc arī C0G, NP0 dielektriķis. Viņš ir dārgāks nekā X5R un X7R, bet viņš ir labāks. Nu labi, kaut kur bišķiņi tagad atpakaļ par tiem timeriem jārunā. Vārdu sakot, ārējais kristāls iedod lielāku precizitāti, jūs varat arī izvēlēties citas frekvences, un te var izreikināt to slodzes kapacitāti. Un otrs veids, kā mēs izmantojam, nu labi, īstenībā vēl bišķiņi izrunāsim par pirmo veidu. Tātad, kur ir problēma ar timeriem, kas ir timer perifērija? Praktiski visur timeris taktējās no augstās frekvences signāla, no kura taktējas pats procesora kodols, un tāpēc tas skaitās high energy perifērija. Perifērija, kura tērē daudz elektrības, jo, ja jūs mikrokontroleri noliksiet gulēt nozīmē apturēt high frequency clock
un jums apstāsies gan mikrokontroleris, gan tas timeris apstāsies. Tāpēc, ka viņi taktējās no tā augstās frekvences takta signāla. To varbūt var mēģināt ilustrēt ar Clock Management Unit bildīti. Visi procesori ir uztaisīti tā, ka viņiem ir ātrās takts frekvences perifērijas, kas ir kodols un timeri un I2C un UARTi un DMA. Tās lietiņas darbojās no augstās frekvences takta signāla, un kad viņš ir ieslēgts, tad mikrokontroleris jebkurā gadījumā tērē vairākus miliampērus ar strāvu, un tādas iekārtas nevar darboties no baterijas, jo baterijai daži miliampēri nozīmē tikai varbūt mēnesi darbības laiku. Ik pēc mēneša jāmaina bačas, tas nav forši. Televīzijas pultī, piemēram, jūs varbūt reizi dažos gados mainat baterijas. Jā, līdz ar to tas saucās high energy consumption, un kamēr high frequency RCO vai XO strādā, tikmēr viss procesors tērē daudz elektrības. Savukārt, kad jūs viņu apturēt to kloku nozīmē aiziet procesoram gulēt, jeb iepauzēt visu, bet tas nozīmē, ka visas perifērijas, kas darbojās no high frequency clock, arī apstājas, viņas tā kā iefrīzo, un viņas vairs nestrādā. Un tāpēc ir izgudrota un mikrokontroleros ielikt atsevišķa perifērija ar nosaukumu real-time counter vai real-time clock, kas ir tieši tāda pati kā timer, vienkārši viņai var pieslēgt low frequency RCO, to 32,768 Hz kristāliņu, kurš ir uztaisīts speciāli tā, ka viņš ēd nanoampērus, nevis miliampērus, un, teiksim, viss procesors ar visām tām ātrajām perifērijām var gulēt, un tikmēr darbojās tikai, piemēram, RTC. Un tas ir uztaisīts tā, ka viņš ēd tikai 50 nanoampērus, un, ja procesors tiek nolikts gulēt, tad viņš tērē tikai tur zem 1 mikroampēra. Un tad joprojām laiks mums skaitās, piemēram, tajā real-time klokā, bet procesors nerīd tur 10 miliampēru. Un tāpēc ir tāda perifērija RTC, viņai apraksts ir kaut kur arī aprakstīts, RTC, un starp citu, konkrēti, tādiem high-end mikrokontroleriem ir arī tāds backup real-time clock. Backup real-time clock ir tas pats, kas RTC, bet elektrību viņš ņem no atsevišķas mikrokontrolera kājiņas ar nosaukumu VBURTC, un pat, ja jums mikrokontroleri, faktiski tas nozīmē, ka jūs varat mikrokontrolerim pieslēgt bateriju, es uzzīmēšu varbūt tās priekš tā RTC, mikrokontrolerim var pieslēgt pie vienas konkrētas kājiņas to, podziņas bateriju, kādas ir datoros, un pat, ja mikrokontrolerim atslēdz elektrību, baterija, teiksim, paliek iesprausta, un tas backup real-time clocks turpina skaitīt laiku, un tad, ja jums pazūd elektrība un pēc tam parādās, mikrokontrolerim joprojām ir pareizs laiks. Viņi tā var nokonfigurēt. RTC tā nevar, bet tam backup real-time clock tā var izdarīt. Un līdz ar to jūs pieliekat tur bateriju papildus, tad saglabājās pulkstenis. Un līdz ar to, viņi diezgan identiski, tāpēc pa vienu tikai stāstīšu. Un tad real-time clockām var pieslēgt gan high frequency RCO takta signālu, bet tā nekad nedara. Viņam pieslēdz to 3,2 kHz oscilatoru. Viņš arī ir uztaisīts, piemēram, 24-bitīgs, lai viņš varētu ilgākus laikus skaitīt. Un tad viņš darbojās, un pat, ja mikrokontroleris guļ un tērē tikai 1 mikroampēru, jums laiks turpina skaitīties uz priekšu. Viņam tāpat ir tie compare channels, līdz ar to jūs viņu varat nokonfigurēt, bet pateikt viņam izsauc man lūdzu tur vai nu overflow interruptu, vai nu compare interruptu, teiksim, ik pēc 1 sekundes, tad izsaucās RTC interrupt funkcija, palielina sekundžu skaitītāju par 1, piemēram. Un viņš darbojās arī, kad mikrokontroleris guļ. Un viņam ir krietni mazāk reģistru, jo ar viņu nevar taisīt PVM, bet ar viņu var taisīt visu kaut ko citu. Un tā tad real-time clocks
pierakstu RTC var taktēt no atsevišķa zemes frekvences takts signāla un tērēt tikai 1 mikroampērs, kamēr MCU guļ. Nu, lūk, ir ideja skaidra, kāpēc tāds RTC ir un kāpēc nevar vienkārši timeri tam izmantot. Nu, lūk, tātad RTC parasti taktē no tāda kristāla, kura rezonanses frekvence ir 32, 768 Hz. Kāpēc? Sekojoši iemeslu dēļ. Agrāk bija tāda lieta kā rokas pulksteņi, pirmie elektroniskie rokas pulksteņi. Disassembly. Un viņos visos iekšā, es nezinu, vai te varēs redzēt, bet faktiski visos rokas pulksteņos iekšā ir tāds mazs, kur viņš ir redzams, tāds cilindra formas kristāliņš. Tātad, ja mēs gribam to elektronisko rokas pulksteni darbināt, mums vajag, lai viņš vienkārši skaita sekundes. Iekšā ir kaut kāds timers, kas skaita sekundes, un uz katru sekundi viņš uz ekrāna palielina pa 1 minūti, un kad minūtes aizskaitās līdz 59, tad viņš noskaita, sekundes viņš skaita, respektīvi. Un kad tās palielinās, tad palielina minūtes, kad tās palielinās, tad stundas un tā tālāk. Un ja tur vēl ir kalendārs, tad arī to palielina. Nu, lūk, un viņam ir vienkārši tas cilindrīts, un vajadzēja uztaisīt kaut kādā veidā tā, kad, lai tas periods ir 1 sekunde. Bet, kā jūs zinat, lai palielinātu kaut kādam objektam rezonanses periodu, viņš ir ģeometriski jāuztaisa lielāks, tātad garāks lineāls svārstās lēnāk un īsts lineāls svārstās ātrāk. Vai arī tur tāda vaļīga atlaista stīga lēnāk tur rezonē un nospriegotāk straujāk, jo viņa tiek ļauts mazākā amplitūdā svārstīties, un tāpēc svārstās ātrāk. Nu, lūk, un vienkārši, lai tas kristāls būtu kaut kādā izmērā, kuru var uzražot, tāpat laikā, lai viņš nav pārāk milzīgs, vienkārši cilvēki vēsturiski izvēlējās, vai taisam kristālus 32, 768 Hz, jo 32, 768, ja mēs izdalām uz 2, 15 reizes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tad, ja prescaleri uzliek 2,15, tad periods sanāk tieši 1 sekunde, un līdz ar to ar šo kristālu var panākt to, ka periods ir tieši 1 sekunde. Ar tiem 14 MHz, piemēram, mēs nevarējām. Mēs uzlikām prescaleri 256, bet frekvence sanāca 0,5. Tad šeit, ja prescaleri vienāds ar 2,15, tad te vienāds 1 sekunde. Periods ir tieši 1 sekunde. Mēs varam pat taisnot to RTC darbināt ar prescaleri 2,15, un viņš mums automātiski sanāk kā sekundžu counters, un viņā var glabāt, teiksim, Unix timestamp. Vienīgais mīnus ir, ka tiem procesoriem viņi ir nožiļījušies un uztaisījuši tikai 24-bitīgu, un tāpēc viņam overflows notiks tikai pēc 194 dienām, līdz ar to mums vajag tomēr softisko kaut kādu counteri, kas varbūt 32 biti vai 64 biti, lai nav tā, ka pēc 194 dienām viņam ir overflows un viņš atkal rāda 0 sekundes, jā. Bet, vismaz periodu var dabūt precīzu. Un arī tam RTC, tātad viņš var gan skaitīt sekundes, gan arī, piemēram, ja mēs gribam, lai kaut kāda lietiņa notiek pēc 10 sekundēm, tad mēs varam, piemēram, to countera vērtību nolasīt, pieskaitīt 10 un ierakstīt to skaitli viņa compare reģistrā, un tad pēc 10 sekundēm skaitītājs būs aizskaitījis līdz tai compare vērtībai un izsauks mūsu pārtraukumu. Mēs varēsim kaut kādu lietiņu izdarīt, ko mēs bijām uzstādījuši, lai notiek pēc 10 sekundēm. Līdz ar to diezgan noderīga tāda lieta, un ja mikrokontroleri uzliek slīpā, tad RTC no tās zemās frekvences kloka turpina skaitīt sekundes un maz tērē elektrību. Nu, lūk,
tas ir tas real-time clock, un ar to viņš ir īpašs. Ups, kas tas tāds? Tas ir šeit. Jā, un atkal, mikrokontrolerī pašā iekšā ir iebūvēts arī low frequency RCO, re, kur viņš ir, un viņa frekvence pie 3 voltiem 25 grādiem ir 32768. Plus mīnus diezgan liels intervāls. Un savukārt, ja viņam ir mazs spriegums vai ja viņam ir tur zema, pareizāk sakot, augsta temperatūra, tad īstenībā viņš var aizbraukt gandrīz līdz 40 kHz. Tā kā viņš nav precīzs, bet, ja jūs taisat kaut kādu ierīci, kuri vienkārši stāvēs uz galda un kurai laikam nav jābūt baigi precīzam, piemēram, jūs, nezinu, gribat vienkārši pēc kaut kāda apmēram 5 minūtēm tur sūtīt kaut kādu statusu uz serveri, kāda atšķirība, vai jūs sūtījāt pēc 4,5 vai 5,5 minūtēm. Tas neko baigi nemaina. Un tad kaut kādiem pielietojumiem var mierīgi izmantot to iekšā iebūvēto RCO zemās frekvences skaitītāju. Rekar arī viņam rakstīts current consumption no 300 nanoampēri. Un viņu var lietot. Un esmu daudzus projektus redzējis, kur cilvēki grib ietaupīt to naudiņu, izmanto iekšējo un viss strādā. Vienkārši, ja jūs taisat kaut kādu ierīci, kurai ļoti precīzos laikos kaut kas ir jāsūta, vai arī kurai, piemēram, ir jārāda pulksteņa laiks, tad, lai nebūtu tā, ka viņš dēļ savas iekšējās RCO oscilatoru neprecizitātes aizšļūts pa kaut kādām vairākām minūtēm mēnesī, tad, protams, jāizmanto ārējais. Un atkal, tajā pašā, vai Würth Elektronika var nopirkt. Nu jā, tas Würth Elektronika nopirka firma ar uzņēmumu EQD. Jā, tad EQD īstenībā ražo kristālus, Würth vienkārši nopirka viņus. Tā ir diezgan populāra kompānija, daudz viņu produktus lieto. Tad attiecīgi šeit var ieiet watch kristāls, var nopirkt dažādos izmēros un lietot tos kristālus. Par tiem izmēriem iekomentēšu. Tātad parasti ir tā, ka jo mazāks, jo bišķiņ dārgāks, jo tev ir jāmaksā papildus par to, ka mazāk uz vietas uz plates aizņem. Un līdz ar to ļoti populārs izmērs ir 3,2 x 1,5 mm. Viņš vienkārši tāds ir iegājies. Var nopirkt arī mazākus, bet visticamāk viņi būs bišķi dārgāki. Liekas mazāk materiāli iztērēs, bet nē. Un vēl ļoti populārs izmērs ir šie te cilindra formas kristāliņi. Viņus vēsturiski izmantoja pirmajos datoros, rokas pulksteņos un tā tālāk, tāpēc, ka tajā laikā tādus bija vieglāk uzražot, jā, un viņus lodēja ar rokām. Viņus ar mašīnu tādus, īsti tā kā nevar pielodēt. Tāpēc, ja jūs izjauksiet tādus rokas pulksteņus, jūs redzēsiet, ka, laikam, saistīsiet ciet, bet, tur kaut kādi ķēpājumi, bišķiņ kaut kāds fluksis, jo tur ar rokām ir lodēts. Bet viņi ir super lēti, viņi maksā centus, varbūt pat centu daļas dažreiz. Un viņiem ir arī tāds paveids šāds te, kad tas ir domāts lodēt uz plates. Tātad viņam ir nolocītas kājiņas, lai pick and place mašīna var viņu pacelt, uzlikt uz plates, nolikt un nekur viņš neripos projām. Bet es neiesaku šitos izmantot, jo ar viņiem ir problēmas. Ražošanas laikā tā kājiņa var būt bišķiņ gaisā, bišķiņ viņš tomēr savēlies būt un nepielodējas, un tad cilvēkiem ar roku ir jāremontē un tā tālāk. Jā, viņš ir lētāks, bet viņu nav baigi ideāli. Nevar viņus rekomendēt un pietiekami daudz vietas aizņem. Piemēram, šitas 3,2 x 1,5 ļoti populārs izmērs, tāpēc varbūt tās par to bišķiņu apskatīsim. Un šeit arī var izvēlēties tos kristālus ar dažādām, tolerants apmēram vienu tā pati 20 ppm, un dažāds tas load capacitance. Ja mēs paskatīsimies, tad tas 12,5 pikofarādi ir tās diezgan populārs standarta tā kapacitāte, un tāpēc vislabāk ir izmantot ar tādu, jo tad jūs zinat, ka arī citiem ražotājiem būs tāda, un tas 12,5 vienkārši ļoti populārs. Un tagad jūsu uzdevums ir patstāvīgais. Pieņemsim, ka es gribu tādu mikrokontroleru pieslēgt low frequency RCO, kā mēs redzam, low frequency XO, kā mēs redzam, viņam ir tikai kristāls, viņam nav zemējuma.
jo tur ir mazāka tā ietekme un mazāki starojumi. Bet, piemēram, es gribu piesaist šo te kristālu. Arī šim kristālam ir jāslēdz šie te mazie kondensatoriņi. Un jūsu uzdevums ir izrēķināt, ja šeit CL ir 12,5 pikofarādi, tad jums jāizrēķina, cik ir C. Nu, es viņus nosaukšu, lai nejūgt C3 un C4. Cik ir C3 un C4? Lūdzu, sarēķiniet, un tad varat nosaukt man tos skaitlīšus, tos vērtības. Nu, es sagaidu, ka jūs nosauksiet kaut kādu intervālu no tik līdz tik. Tā. Formula ir 2 reiz CX load mīnus parazitik. Tātad 12,5 mīnus 11,5 reiz 2, 23. No 22,5 līdz 19. 22,5 līdz 19, jā. Ok, pārbaudīsim. Vai ir kādi, kuriem citādāk liekas? Atceramies iekaviņas. Nu jā, varbūt, ka tā arī būs. Tūlīt pārbaudīšu. Tātad 12,5 es atņemu 1 pikofarādu, dabūnu 11,5. Un tagad tas man ir jāreizina ar 2. Reiz 2 ir 23. Tā kā pirmais skaitlīts man sanāk citādāk, 23. Un 12,5 mīnus 3 ir 9,5 reiz 2 ir 19. Tas ir pareizi. Nu jā, šitādā intervālā pikofarādi. Un tagad atkal aiziešu uz, piemēram, to pašu RedExpert vai TVR, kur ir filters. Es gribu atkal izmēru 0,402. 0,201 ir riktīgi mazi, un 0,603 jau ir palieli, ja tur ilgāk strādā ar viņiem. Tāpēc 0,402 diezgan normāls izmērs. Nu, jūs droši vien 0,603 izvēlēsieties, ja jūs ar rokām lodējat. Bet, ja ražošanā, tad 0,402 ir mazākais lētais izmērs. 0,201 jau bieži vien rūpnīca saka, tas jau grūti, tur daudz atlikumu un atkritumu un tā tālāk. Kapacitāte tad mums ir no 19 pikofarādi līdz 23 pikofarādi. Nu, lūk, un kā mēs redzam, tad standarta kapacitāte ir tikai 22. Tāds 19 neeksistē, 20, 21 neeksistē un 23 arī neeksistē. 22 ir tāda populārā kapacitāte, kuru ražo. Un tad, nezinu, mazākais spriegums 10 volti, tad, piemēram, šitādas izmantot ar šito pārtnumberi. Vai tur Muratai Simsurfingā varētu meklēt. Viņiem būs vairāk izvēles, bet, ja jūs, piemēram, izvēlaties Muratā kaut kādu 11 pikofarādi, kur ir super nepopulārs nomināls, un, piemēram, jums vajag uzražot tur 1000 ierīces, bet nekur nav stokā, tad jūs nevarat no citiem ražotājiem atrast, jo citi, piemēram, ražo tikai 10 un pēc tam 15. Un tad sanāk, jūs izvēlaties kaut kādas ļoti tādas specifiskas, netipiskas vērtības, jūs sevi salauzājat ar konkrēto ražotāju un nevarat tādas alternatīvas izmantot. Jo, piemēram, ja es izmantoju 22 pikofarādi, es varu ņemt no Wurza, no Simsurfing, Muratas, es varu ņemt no Jageo un citiem ražotājiem. Un visiem tas 22 būs, jo tas tāds standarta izmērs. Nu labi, tad es pierakstu STD vienāds ar 22 pikofarādi. Un tātad 22 pikofarādi kondensators tur likšu, un jūs daudz kur arī redzēsiet, ka tāda ir arī tā schēma tur. Nu lūk. Un tad tā. Nu un vēl viena lieta, kurai timeri var izmantot, ir tas PVM. Bet man liekas, ka to jūs jau varbūt tās zinat no iepriekšējiem priekšmetiem.
Tātad PVM darbojas tā, ka timerim neizmanto ne overflow, ne underflow, ne compare, bet viņam uzstāda kaut kādu vērtību, līdz kurai skaitīt, un izmanto compare reģistru. Tad, kad timers aizskaita līdz compare vērtībai, tad, piemēram, izeju izslēdz, un tad, kad aizskaita līdz topam un pārlic uz 0, tad ieslēdz. Un tādā veidā var dabūt to PVM, jeb pulse width modulation, mainīt tā kā aizpildījumu. Un laikā tas izskatās tā, parasti timeris sāk ieslēgts, viņš aizskaita līdz tam compare, un tad izslēdz izeju un aizskaita līdz top, un tad atkal ir overflows, un tad viņš ieslēdz, tad mēs varam mainīt ar to compare vērtību to aizpildījumu, un parasti mikrokontroliem ir uztaisīts tā, ka, ja compare vienāds ar 0, tad viņš nemaz neieslēdz, lai nav tā, ka, ja compare ir uzstādīts uz 0, tad viņš, piemēram, tā kā ieslēdz un uzreiz izslēdz, un tad tur rodas kaut kāds tāds pīķis nesmuks. Jaunākajiem procesoriem visiem ir sataisīts tā, ka, ja compare ir 0, tad viņš nemaz neslēdz iekšā vispār. Un, ja ir 1, tad viņš uzslēdz uz to vienu tikšķi. Un, ja compare ir vienāds ar top, tad viņš visu laiku tur ieslēgtu un neizslēdz tur ne uz kādiem tur mirkļiem. To jūs vairāk laboratorijas darbā taisīsiet, tāpēc es pat tur baigi to tagad tā nekomentēšu. Mums arī laiks nav īpaši atlicis šodien. Vienīgais, ko es gribu pateikt par to PVM, ir sekojošais PVM. Ja slodze ir maza, tad var darbināt uz maksimālajiem megaherciem. Nu, darbināt, rakstīsim tā, augstā frekvencē. Savukārt, ja slodze ir liela un izmantojat ārējo MOSFET, tad reāli frekvence būs citādi sadegs MOSFET. Jā, tātad, kur ir problēma? Tiems, ja mēs darbinam mūsu, ja mēs darbinam vienkārši gaismas diodīti, mēs varam mierīgi taktēt to timeri no 14 MHz, uzstādīt, piemēram, top vienāds ar 100, kas ir tā kā 100%, un attiecīgi, ja mēs ierakstam 50, tad gaismiņa degs uz 50%, ja ierakstam 99, tad uz 99% degs. Tādā veidā diezgan ērti izmantot. Bet, ja mēs, piemēram, mikrokontroleri pieslēdzam pie MOSFETA, kuram ir jādarbina gaismas diožu virtene ar tur 10 ampēriem, pieliekam te MOSFETu, parasti viņu liek apakšpusē, N-kanāla MOSFET ir lētāk, viņa mazāka source drain pretestība, tad tā diodi iet. Un te mums ir kaut kāda ļoti gara jaudīgu diožu virtene, un, piemēram, nezinu, tur 5 ampēri kopā. Jo tās gaismas diožu virtenes, viņas ir riktīgi daudz elektrības tērē īstenībā. Viņām ir, teiksim, 24 vati uz metru un 12 volti, tātad 24 dalīts 12, 2 ampēri uz metru, un ja jums ir 10 metri, tātad 20 ampēri īstenībā ir jādarbina. Un 10 metri, tas ir, piemēram, gar mājas jumta kori, kāds grib novilkt gaismas diožu virtenīti un darbināt, tur ir riktīgi lielas jaudas. Un ja to tranzistoru ātri ļurina, PN, tātad šitanī virzienā, ja tranzistoru ātri slēdzelē, tad viņš var nepaspēt aiztaisīties īsti līdz galam un attaisīties, un viņš sanāk, ka visu laiku ir pusaizvērts. Un ja tranzistoram, un kur nozīmē pusaizvērts, tas nozīmē, ka viņam ir liela pretestība. Un kā mēs zinām, P ir vienāds R reiz I kvadrātā. Un tātad, ja tas R ir liels, tad uz tranzistoru izdalās liela jauda, viņš sakarst, un viņš vienkārši sadeg. Ar liesmiņām vai bez, vai eksplodē un izšķīs uz visām pusēm. Un tāpēc
parasti lielas jaudas tranzistorus nevar ātri slēdzelēt. Tas vienkārši fiziski tā nav iespējams. Un tāpēc realitātē ir tā, ka, ja tiek darbināts tādas lielas gaismas diožu virtenes, tad ir jāsamazina tā frekvence, ir jāieslēdz prescaleris tam timerim. Un faktiski tā frekvence, piemēram, esmu arī mērījis citām iekārtām, bija jātaisa arī vienā projektā mums pašiem. Es uztaisīju, lai viņš uz maksimāli lielu frekvenci strādā, lai nebūtu tas flickeris un lai izskatās, ka spīd nevis, ka mirgo. Bet, MOSFETs riktīgi pārkarsta, tur arī eksplodēja un tā tālāk. Tad, ja es ņēmu 14 MHz un, teiksim, izdalīju uz 140 kHz. Viņš pirmkārt nevarēja aizvērties, un otrkārt viņš vienkārši pārkarsta. Un es pamērīju kā ar citiem, un īstenībā lielākajā daļā gadījumu tas PWM frekvenci ir tikai 500 Hz. Un tas iemesls vienkārši tāpēc, lai mēs ar 500 Hz, kas ir salīdzinoši zema frekvence, tranzistors paspēja kārtīgi atvērties vaļā, tad ilgu laiku viņš vadā ar gandrīz nulles pretestību, un tad viņš aizvarās ciet, tad viņš ilgu laiku ir pilnībā ciet, nevis tur pusaizvērts. Un tas periods, cik viņš tur sanāk, 500, tas ir 2 milisekundes. Tas ir daudzkārt lielāks par tranzistora atvēršanās, aizvēršanās laiku, kas ir, piemēram, 50 nanosekundes. Un tad sanāk, ka viņam tās 50 nanosekundes, viņam ir liela jauda uz viņu izdalās, jo viņam ir pārslēgšanās mirklis, bet viņš paspēja pa pārējo laiku viņš paspēja atdzist, un viņš nepārkarst un neuzsprāgst. Un tāpēc vienkārši jo augstāka frekvence, jo gludāka tā gaisma, viņa nemirguļo, cilvēka acī patīkamāk, ka tur nav tas flickeris, kad jūs, teiksim, braucat garām ar automašīnu, jums neizskatās, ka viņi tur mirguļotu, jums viņi izskatās solidi, spīdoša, bet tranzistors tad var pārdegt, un savukārt, ja frekvence ļoti zema, tad jau parādās tas flickeris, jo 500 Hz, ja viņš ir uz 50%, tad sanāk, ka tas taisnstūris ir tā kā, 500 Hz taisnstūris 50%, tad katrs no šitiem ir 1 milisekunda. Un, cilvēka acis jau bišķiņ sāk redzēt to tā kā mirguļojošu, tā kā flickerīgu to gaismu, un tas vairs nav tik patīkami. Tad 500 Hz ir pietiekami augsts, lai cilvēks to vēl tā kā īsti varbūt neredzētu visos gadījumos, pietiekami zems, lai tranzistors nepārkarstu. Tā kā tā. Labi. Tad laikam tas ir viss šodien. Un tad varat, ja ir kaut kādi jautājumi, tad uzdot.